iebrauksim benzīna tankā un aizbrauksim šodien pavizināties ekskursijā. Pagaid. Čiloveki jāpalaiž. Cik degviela maksā? 9,99. Tas tad tikai 3 stancijas. Tāks jāielai degviela. $9,99. Tā dīzels. Kāpēc nav lētāk? Es ieliku karti, kāpēc 9,99? Nav atlaidi laikam. Tāds, nu ko ieliesim degvielu, aizbrauksim šodien, pavizināsimies. Sen jau gribēju aizbraukt uz Zaķu salu. Televīzijas torni, pavizināties, pasīties, kā tur izskatās. Un laiks sūdīgs, mašīnu nemazgāšu, gribēju nomazgāt mašīnu. Dīvaini, ka nav lētāk. Civu karti, to karti. Laikam vajadzēja šito te lietu. Šito vajadzēja laikam, lai labāk ies, vai ne? Ir 30 līdz tam. Es ieliku karti, ja? Nu, lai būtu atlaide. Nebija. Pacēlās pudiņš. Jā, es pēc kielai vairāk. Un tur viņš stāda. Tāks. Kā braukt? Man vajag laikam salu tiltu. Uz Zaķu salu. Laiks gan šodien sūdīgi, gara stāvoklis nav vispār. Jā, vai ne? Nu, nekas pavizināsimies, gan jau būs labi, gan jau mums būs forši piedzīvojums. Labi, tad teikamies tālāk trasē, jaunajā Zaķu salas trasē. Nu, es tā izdomāju, ka tur varētu būt trasa, normāli offroad trasa, pavizināsimies Rīgas 5.
dzīve. Jāstāv, kur tās aizsauva. Īsti nezinu, kur viņi tur bija. Re, kur atstīts, jā? Braucam iekšā uz Aķu salā. Un es internetā izlasīju, ka šitad ir īstā offroad trase. Es vairāk te no kā nebaidos, jo man ir jauns automāts. Un starp citu es dzirdēju, ka Oskaram tur nelaime notikās ar BMW, ar Simjoračku. Viņam tur siksa šitā te sapiņķerējās un tur kaut kas tur notikās. Evakuātori kaut kādi, tas borgs ar evakuātoriem bija. Kas šodien notiek trakumi kaut kādu dienu? Es nezinu. Bet es te no kā nebaidos, jo man jauns automāts. Man sataisīja pa 20 eiro. Ar ērika atlaidēm, ja? Jā, ar ērika atlaidēm pa 20 eiro. Tā, ka īstenībā es šeit neko nezinu šinī, bet reku pilsas parāda televīzijas torni. Wow, kāds stūmās, lūk izstāst. Es jau īstenībā neko nezinu, kur te braukt. Es pagaidām paložņās, un attīsimies. Mašīnu nemazgāšu, tāpēc, ka laiks tāds nekā. Te jau re, kur aiziet, parād. Kāds tas bezceļš aiziet. Tas ir tiesnes. Nav snīgs viss. Nav es teicu. Jā. Nav viss, kas viss. Ieģels nebija, viņš var braukt droši iekšā. Kā pjāč? Paskaties navigācijā, kur mēs tur brauksim tālāk. Redzi, tur beidzās, tas tikai cilpiņi tādu paliek priekšā. Nu, nekas patīsimies. Es ar X5 kā netiks apsilskana. Tā, kas parādījuši skatītājiem. Tie, kas man netic, kad X5 var izbraukt ar visādiem sūdiem, es īstenībā jau esmu iebraucis baigos sūdos. Parāda reku navigācijā, kur mēs esam. Pašā galiņā tur kaut ko. Kuģi iet, Titanic, Tallink, visādi. O, johari, tev vajadzēja zābaku silst. Ir kaut tad dzīvi. Dubļi. Nu, vā. Re, kur es iebraucu. Pie paša ūdens. Tāds ūdens. Augsts, riktīgi augsts pat rokām. Tur dienvidtilts, tur nezinu kas. Nu, vot. O, kāds te offroads. Es ar X5 kā netikšu apsilskana. Tā, kas parādīšu skatītājiem, tie, kas man netic, kad X5 var izbraukt ar visādiem sūdiem, es īstenībā jau esmu iebraucis baigos sūdos. Parāda reku navigācijā, kur mēs esam. Pašā galiņā, tur kaut kur. Kuģi iet, Titanic, Tallink, visādi.
Aiziešu, apstīšos. Pašā Rīgas centrā. Apstīšos, cik tur dziļš. Skatās, ka nav dziļš. Nu, tas ir īstais offroad ceļš Rīgas centrā. Rihtīgākie dubļi. Redzi kādi? Žēl, ka te zari ir tāds zanis. Vienkārši tai slāpja pļāva vienkārši. Te vispār nevar mašīnu rādīties. Man jau īstajā bišķī pašam jau ir tāds uztraukumiņš, zin kā? Ārā tiksim. Aiziesim novērtēt situāciju. Tāks. Uj, ohaidī, kas pat offroading dubļīši. Ohaidī ar ārā. Kur šitan ir ūdens līmenis. Kur ūdens. Un mēs esam Rīgas centrā. Te rihtīgais purvs ir. Jāapskatās no šitās te puses, kā man te izskatās. No jā. Kur es iebraucu šitādā te. Kur ūdens. Арха, 5. Tāks jāpadod atpakaļ. Un kartē mēs esam. Kur salas. Mēs esam īstenībā Rīgas centrā uz salas. Kur būtu apgriezties tagad? Nav kur apgriezties. Paša mala, kur ir. Paga. Es domāju, šitam te iesēsties un ej un paskaidro kādam, kur tu esi, ja? Vai ne? Jāmēģina šī neapgriezties, ne? Laukā. O, laiva aizbrauc rihtīgi ātri. Rekādā aizbrauc. Tas mierīgi. Ej, dirst kā noslīka ritenis. Ievērtēsim. Nu, un kurš tagad šitā uzkots tur bija slapš? Kurš tagad saka, ka X5 nevar? Rihtīgi priekšēji riteņi noslīkuši. Lūk, šitā tas izskatās. Samīmies te jāšī. Jeep. K5. Kā iet normāli. Kā lai nopilna aizmuguri. Jāies, kas man tas spiež? Sāni pogas.
to aizmuguri nofilmēt. Un pilnīgi vienalga, pa kuriem kāds pļāvu, ūdeni. Šņērks, cik ir slapš, viss ir riktīgi izmietis, slapš. Nu ko, jābrauc ārā no šitās te vietiņas. Pamēģināšu nokļūt šitā te. Nu čo, pagdāļi, pacāni. Žagari. Vispār easy. Vispār. Nu ko lai es saku, nu? Vispār easy. Kā pjēķis tika galā savai uzdevumu. Šņērks tik slapš. Žagari. Vispār easy. Redzējām vispār mierīgi. Redzējām? Augšā. Pašu varam atkārtot arī, ne? Skaņa nepatika. Tas bija ABS kračs. Un ar šito mēs arī pagaidām beigsim. Šitā ir 5. sērija. Čau!